Sveika! Šajā mini kursā neviena no jums nekļūst par video montāžas speciālistiem, un tas nav arī mērķis. Mērķis ir parādīt, kā ar vienkāršiem soļiem sagatavot savu runājošās galvas video publicēšanai. Es ierakstīšu 6, 7 īsus video, mini stundas vai pat mikrostundas, lai noskatoties katru no tām, tu soli pa solim apgūtu pamata montāžas prasmes. Dalos ar to, ko lietoju es pati. Edits ir uzņēmuma Meta izstrādāta lietotne, Meta, kurai pieder Instagram un Facebook. Šobrīd tajā ir mazāk funkciju nekā populārajā CapCut un ir arī daži ierobežojumi, jo tā šobrīd tiek aktīvi attīstīta. Toties tā ir divas lielas priekšrocības. Pirmkārt, tā pašlaik ir bez maksas, visas funkcijas ir bez maksas, un tā ļoti labi atpazīst latviešu valodu, automātiski veidojot subtitrus. Tagad atver lietotni Edits un paskatīsimies, ko mēs redzam ekrānā. Šis ir lietotnes sākuma ekrāns, jeb angliski dashboard. Šeit mākonī glabāsies visi tavi izveidotie vai tikai iesāktie video projekti un to melnraksti. Visi projekti saglabājas automātiski, un tā arī ir liela priekšrocība. Kādā brīdī mākoņu krātuvē arī var pietrūkt vietas, un var gadīties, ka lietotne prasa kādu no video klipiem izdzēst. Un varam redzēt, ka man te glabājas senāki video, kurus man ir žēl dzēst ārā, ir daži, kas atkārtojas, ir daži citu cilvēku projekti, kam esmu palīdzējusi. Tos es varu dzēst ārā, bet tu pagaidām ar dzēšanu nesteidzies, mēs vispirms iemācīsimies lietot. Tātad, šis ir dashboard, un tā ir tavu samontēto vai montēšanas procesā esošo video krātuvi. Starp citu, ļoti liels pluss, ka nekur nav speciāli jāsaglabā projekts, tas saglabājas, visas izmaiņas saglabājas automātiski. Lai izveidotu tavu jauno rīli, sauksim to šī mini kursa ietveros par video projektu. Ir jānospiež poga plus ekrāna labajā apakšējā stūrī. Lietotne piedāvā izvēlēties kameru vai galeriju. Tā kā mēs izmantosim jau uzfilmētos video klipus, tad izvēlamies gallery. Nospiežam plus un nokļūstam tava ekrānā mana telefona galerijā. Izvēlies klipus, kurus tu pievienosi savam projektam. Vari pievienot tikai vienu video vai vairākus uzreiz. Ja tavs stāsts sastāv no vairākiem fragmentiem, var tos atlasīt secīgi. Ja nē, neuztraucies, jo pēc tam montāžas laikā klipu kārtību mēs varēsim mainīt tos vietā. Un to es parādīšu nākamajā nodarbībā. Es izvēlēšos 5 klipus. Mans video projekts ir pašprezentācija, un man pašprezentācijas scenārijā bija 5 teikumi, un katru teikumu es nofilmēju tajā pašā lokācijā, tajā pašā istabā, bet mazliet atšķirīgos rakursos, tāpēc es tos viegli redzu, es atzīmēju, pieskaroties ar pirkstu tiem galerijā, un augšējā labajā stūrī nospied zilo ķeksi, kādu tu esi izvēlējusies klipus. Neuztraucies, ja tu neesi to izdarījusi, laika gaitā montāžas procesā varēs pievienot tos klāt papildus. Loading media, lietotne, pievienot tavus klipus un voilā, apsveicu tavs pirmais video projekts Edit lietotnē ir uzsākts. Tagad aplūkosim, ko redz ekrāna. Ekrāna vidū, augšpusē, tu redzi video, savu video. Un ik pa brīdim tu varēsi redzēt, kā tas mainās. Pašā apakšā ir komandu rinda, un virs tās otra svarīgākā lieta ir laika josla, jeb timeline. Šeit ir izvietoti visi tavi tikko pievienotie klipi, un tu tiem varēsi likt arī citus klāt. Tieši laika joslā notiek visa montāža. Te mēs griezīsim video, izgriezīsim pauzes, mainīsim klipus vietām, liksim klāt subtitrus, un skaties, ja tu ar pirkstu pieskaries laika joslai, viegli, tad to var virzīt uz priekšu un atpakaļ un novērtēt, kas tev ir sākumā, beigās un kas pēc kā seko. Un vēl viena svarīga lieta, ja tev klipu ir daudz un laika josla ir ļoti gara, tad izmanto šo te ar 2 pirkstiem, angliski saka pinch, uz laika joslas uzspiežot, tu viņu vari pavilkt lielāku vai mazāku, šaurāku vai platāku. Tieši tāpat kā telefonā mēs bildes pievelkam, tāpat to laika joslu vari samazināt. Tad, kad tev vajadzēs griezt klipus, tev viņu vajadzēs pavirzīt plašāku, un te, lai redzētu, cik klipu pievienots, tu viņu var savilkt šaurāku.
Baltā vertikālā līnija, redzi, zem video baltā vertikālā līnija, ekrāna vidū ir atskaņošanas rādītājs. Tā parāda, kurā video projekta vietā tu šobrīd atrodies. Kur tu pēc tam griezīsi, pievienosi. Pārvietojot video un skatoties, kur ir tā līnija, var apskatīt kuru video fragmentu. Zem video centrā ir 2 laika rādītāji. Sekunde vai minūte, ja tas ir garš video, tieši kurā sekundē atrodas šī baltā vertikālā līnija, atskaņošanas rādītājs, un apakšā blāvāk mazliet kopējais video projekta garums. Šobrīd tas ir viens skaitlis, un tad, kad mēs griezīsim klipus, tad noteikti tas samazināsies. Kreisajā pusē zem video, bet virs laika joslas, ir atskaņošanas poga. Ja vēlies, tu jebkurā laikā vari nospiest atskaņošanas pogu un noskatīties savu video tieši projektā, tieši lietotnē, nesaglabājot, neko nemainot. Un skatīties, vai viss ir pievienots pareizā secībā, kā skan, vai ir kaut kas jāmaina, vai kaut kas jāpievieno, vai jāsamontē. Augšējā labajā stūrī ir poga Next. To mēs spiežam tad, kad video ir gatavs, lai to lejupielādētu. Šodien mēs to vēl neaiztiksim. Ekrāna pašā apakšā ir josla ar dažādām montāžas funkcijām. Audio, teksts, voice over, jeb aizkadra balss ieraksts, linku pievienošana, titru, captions pievienošana. Bet tas arī ne šodien, bet nākamajā reizē. Mēs tās apgūsim pakāpeniski, vienu pēc otras. Lai arī funkciju šķiet daudz, šajā mini kursā mēs izmantosim tikai nelielu daļu. Ar to pilnīgi pietiks, lai izveidotu un samontētu kvalitatīvu video.